draudi nekādu ietekmi nav atstājuši. Kas attiecās par cūku ganāmpulku Latvijā, tad viņš ir vesels, salīdzinoši labāks veselības stāvoklis Latvijas cūku ganāmpulkam ir nekā vidēji Eiropas Savienībā un nekā pasaulē kopumā. Bet, kā jau teicu, migrācija, kas attiecās par cilvēkiem, to mēs nevaram izslēgt. Ar jauno gripas paveidu no cūgaļas inficēties nav iespējams. Šī slimība izplatās kā parastā sezonālā gripa no cilvēku uz cilvēku. Kas ir konstatēts un kas ir zināms, kad ar gaļu, ēdot cūgaļu, apstrādāt termiski pie 70 grādiem pēc Celsija vai pie 140 pēc Fahrenheita, nevar saslimt. Jā, un vai tās ir kotlets, vai tā ir vārīta gaļa, vai cepta tādējādi, tas ir pasargāts, ir droši. Pasaulē šobrīd valda globāla finanšu krīze. Starptautiskais valūtas fonds brīdina, ka krīzes radītie zaudējumi pasaules ekonomikai var sasniegt 4,1 triljonu dolāru. Pēc Pasaules bankas aplēsēm līdzīgu summu 3,1 triljonu ASV dolāru pasaules ekonomika zaudēs arī tad, ja saslimstība ar jauno vīrusa H1N1 veidu sasniegs 1918. gada spāņu gripai līdzīgus mērogus. Iespējas ir milzīgs, visaptverošs. Tagad jūs paskatīsieties arī uz visādiem ekonomikas rādītājiem. Tur visas šīs te ekonomisko situāciju analizējošās avīzes ir pilnas ar rakstiem, kā lūk, gripas vīrus tagad varbūt pat vēl smagāk ietekmē ekonomisko attīstību nekā cilvēku veselību, jo tad šīs bāžas ļoti nelabvēlīgi gan akciju cenas, gan dažādu firmu un kompāniju darbību ietekmē. Pandēmijas draudi jau ietekmē pasaules aviokompānijas. Baidoties no inficēšanās, cilvēki daudz mazāk rezervē biļetes vasaras atpūtas braucieniem uz citām valstīm. Un tas nozīmē, ka ievērojami samazinoties lidot gribētāju skaitam, šā gada otrais pusgads vairumam aviokompāniju nebūs veiksmīgs. Līdzīgu situāciju pasaules aviokompānijas jau piedzīvoja 2003. gadā smagā akūtā respiratīvā sindroma vai SARS laikā, kad gaisa satiksmes plūsma samazinājās uz pusi. Ieguvēji ir atkal zāļu ražotāji, tiem ir tagad iet uz augšu visi, lūk, viņu vērtējumi, bet visi ceļotāji, ražotāji, avio kompānijas, tiem visiem ir pavisam švaki. Tātad kopumā tas vīrus noteikti ne tikai uz simtiem un tūkstošiem cilvēku veselību to iespaidu atstās, bet arī uz ekonomiku. Iespējams, tieši pandēmijas draudu ietekmi uz ekonomiku un tas, ka Meksikas kurortus sāka pamest tūkstošiem atpūtnieku, lika Meksikas varas iestādēm samazināt iepriekš publiski izziņoto no gripas mirušo cilvēku skaitu no 176 uz 101 un apgalvot, ka patiesībā šī gripa nemaz tik postoša nav. Ja ir bažas vai atbildīgie dienesti patiešām dara visu iespējamo, mums ikvienam ir iespējas rīkoties pašam. Pats galvenais ir laikus saprast, vai sliktā pašsajūta ir gripas izraisīta un doties pie ārsta pārbaudīties. Pagaidām ir zināms, ka gan tā saucamajai cūku gripai, gan parastajai sezonālajai gripai simptomi ir līdzīgi. Gripa, atšķirībā no pārējām augšējā elpoceļa vīrusu infekcijām, sākās ļoti pēkšņi ar paaugstinātu temperatūru, parasti viņa paaugstinās bez drebuļiem un stiprām galvas sāpēm, īpaši pieres un atsābolu rajonā. Un jau pirmās diennakts beigās, otrā diennaktī sakarā ar to, ka ir nolobījies trahējas epitēlijs, ir sūstošs sajūtais krūškaula un savs rejošs kleps. Līdzās tam ir arī lauzošs sajūta locekļos, muskuļu sāpes, bet smagākos gadījumos šī organisma intoksikācija ir tik izteikta, ka cilvēkam ir arī nelaba dūša un vemšana. Nav raksturīgas gripai tādas produktīvas, kā mēs sakām, pazīmes parasti neasaro acis, nav iesnas, bet nekad mēs īsti nevaram pateikt, kā kāds izmainījies gripas vīrusa apakštips sevi izpaudīs. Un tomēr līdzinājās gripas pandēmijas ir parādījuši, ka gripa savu klīnisko ainu neizmaina. Bet ko darīt cilvēkiem, kuri ceļo? Ikdienu Latvijas iedzīvotāji ierodas kādā gripas jau skartā valstī, piemēram, Lielbritānijā vai Kanādā.
Vai ir kas tāds, ko cilvēks var darīt, lai nesaslimtu? Labākais līdzeklis, kā aizsargāties pret baktērijām un infekcijām, ir ļoti vienkāršs – regulāri jāmazgā rokas. Gripas vīrusu ar siekalu un gļotpilieniem var lidot netālāk par 1–2 metriem, taču tie var nosēsties uz virsmām un pēc tam ar netīrām rokām nonākt mutē, acīs vai degunā. Ievērot personīgo higiēnu, tas ir pirmais stāsts, vēl vienreiz un vēl vienreiz un vēl vienreiz. Mazgāt rokas, domāt par saaukstēšanās iespējamībām, augstā, karstā laikā, svīšanu un visām citām lietām, kas ir saaukstēšanās slimību viens no lielākajiem iemesliem. Vitamīniem bagāts uzturs, kopējais fiziskais cilvēka stāvoklis kā tāds, pilnīgi noteikti neļauties panikai. Regulāra roku mazgāšana ir krietni iedarbīgāks līdzeklis par sejas maskām, ar kurām sevi nu jau masveidā cenšas pasargāt vairāku pasaules valstu iedzīvotāji. Patiesībā maskas nodrošina ļoti zemu aizsardzības līmeni. Drīzāk tās saviem nesētājiem dod zināmu psiholoģisku komfortu. Gan mūsu eksperti, gan CDC un PVO eksperti uzskata, ka šīs maskas, kuras mēs tik daudz redzam Dienvidaustrumā Āzijā un arī šie cilvēki iebraucot Eiropā, ejot apstīt dažādas kultūras objektus, nesā maskas, mēs visu to esam redzējuši, viņas ir maz efektīvas, gluži otrādi. Cilvēki to, ko izelpo, tur uzkrāja šajā maskā un paaugstinātā koncentrācijā paši dabū atpakaļ. Tāpēc par to satraukties nevajadzētu. Bet, ja kāds ļoti grib, es ļoti labi atceros laiku, kad mēs šuvām no marlas šādas 6 vai 8 kārtīgas maskas, bet šāda maska faktiski ilgāk par 2 stundām nav valkājama. Līdz ar to vajag vairākas maskas. Masku noteikti vajag mazgāt ar mazgāšanas līdzekļiem, pat varošā ūdenī ielikt un no abām pusēm nogludināt. Tikai tad ir jēga lietot masku. Gripa ik gadus skar 100 miljonus cilvēku visā pasaulē. No gripas izraisītajām komplikācijām mirst neskaitāmi cilvēki. Kāpēc tā notiek? Kāds īsti ir nāves cēlonis cilvēkiem, kuri saslimuši ar šķietami visiem zināmo slimību gripu?